Sveiki! Es savu uzstāšanos vēlos sākt ar vienu tādu video. Varbūt pāris sekundes paskatīsimies. Il nous dit c'est venir en haut. Nu jā, principā tas, ko varbūt es vēlējos ar šo video parādīt, tā valsts man tā izskatījās pēc Pakistānas, bet tas, kas varbūt šī video ir svarīgākais, tātad ir valstis, kurās cilvēks ir lētāks par tehnoloģijām. Tātad netiek izmantotas, tur betona maisītājs, kurš spētu šo betonu pacelt attiecīgi augstumā, tiek izmantots cilvēku darbspēks. Latvija tomēr ir viena no tām valstīm, kuras var pieskaitīt pie attīstības valstīm. Mēs mēģinām noķert Eiropas, Savienības vecās dalību valstis, pasaules attīstītākās valstis. Un tad jautājums, kas tad, ir varbūt tie aspekti, kas nosaka to, cik attīstīta šī valsts ir. Un tad noteikti viens no šiem atslēgas vārdiem ir gan kvalificēts darba spēks, gan augsts šis darba ražīgums, kas jau iepriekšējās runās tika pieminēts. Bet pats par sevi varbūt tas darba ražīgums nemainās un tas darba spēks nepaliek kvalificētāks, ja netiek izmantot kaut kādi dažādi risinājumi. Un ļoti bieži tas viss nāk caur zinātni, tas nāk caur inovācijām, tas nāk caur tehnoloģiju iespējām. Un ar to palīdzību tad mēs varam arī varbūt šo darba spēku ražīgumu paaugstināt un sasniegt tos mūsu mērķus. Ja mēs paskatāmies nedaudz uz dažādiem globāliem rādītājiem, tendencēm, kas tiek prognozētas, tad 2010. gadā bija 7 miljardi iekārtu, kas ir pieslēgtas internetu tīklam. Tad telefoni, planšetes, datori un tā tālāk. Uz 20. gadu tiek plānots, ka šādu ierīču skaits varētu būt 26 miljardi. Tātad tas ir daudz vairāk nekā viena ierīce uz vidēji vienu šo cilvēku. Ko tas nozīmē? Tad tas vienkārši nozīmē to, ka būs platforma, lai varētu ļoti labi gan sazināties ar šiem cilvēkiem, gan iesaistīt viņus dažādos procesos, dažādos notikumos. Tā ir viena tāda lieta, kas jāņem vērā. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas rādītājiem, tad nevar teikt, ka atkal mēs esam kaut kāds nostūris, un Latvijā šie rādītāji krietni slikti. Tātad 9 no 10 Latvijas uzņēmumiem ir pieejams platjoslas internets, kas ir viens no nosacījumiem, lai varētu izmantot modernus tehnoloģiskos risinājumus, procesos un tā tālāk. 73% mājasaimniecībām ir pieeja internetam kā tādam. Tad tas nozīmē, ka šajās mājasaimniecībās viņi var izmantot, bet tas nenozīmē, ka tikai šie cilvēki var izmantot to māju. Viņiem ir šī piekļuve internetam. Tātad reālais internetu lietotāju skaits un datoru lietotāju skaits ir pat augstāks, jo 80% iedzīvotāji izmanto dators un internetu, varbūt gluži ne ikdienā, bet pietiekoši bieži to dara. Un no tiem, kas arī varbūt ir interesanti, no šiem 80%, 75% kā vienu no izmantošanas veidiem ir pieminējuši šo internetu banku izmantošanu. Tas nozīmē, viņi prot elektroniski apmaksāt savus maksājumus, varbūt izdarīt arī kaut kādas citas lietas, kas ir saistītas ar bankām. Ko tas viss varbūt nozīmē pašvaldībām un ko tas nozīmē kaut kādā pašvaldību attīstības plānošanā? Viena lieta, kas noteikti pašvaldībām būtu jāņem vērā, ka neizbēgami palielinās šīs prasības pret pašvaldību darbinieku kvalifikāciju. Tātad pašvaldībām ir par to jādomā, kā savus darbiniekus attīstīt, mācīt jaunajām tehnoloģijām, mācīt šo tehnoloģiju pareizai izmantošanai, lai
faktiski nonākt pie tā, lai šīs tehnoloģijas kalpotu tā mērķa labam un ļautu sasniegt šos labos rādītājus. Nākamā lieta, protams, par ko var domāt, tā tad ir tā, ka, protams, šīs IT tehnoloģijas viņas sniedz iespējas. Tās ir iespējas, kuras mēs varam izmantot. Apakšā šie tehnoloģiskie risinājumi ir pietiekoši sarežģīti, bet tas, kur principā pasaule virzās, tātad virzās uz to, lai šie risinājumi būtu vienkārši cilvēkam. Lai tam lietotājiem, kurš teiksim, šos procesus dara, lai viņam tas būtu vienkārši izdarāms, es teiksim, varbūt arī parādīšu praktiskas nedaudz lietas, kā teiksim, šī vienkāršība var izpausties, bet tātad, lai tas cilvēks spētu izmantot šo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Kā piemēru, teiksim, ja mēs skatāmies varbūt nedaudz uz industriju un uz to, kā tie sarežģītie tehnoloģiskie risinājumi attīstījās, tad, protams, parasti apskatoties teiksim, industrijā, visur pamats tiek balstīts uz to, cik kaut kas maksā. Tātad tehnoloģiskie risinājumi tiek izstrādāti tāpēc, ka tie kaut kādā veidā aizstāja cilvēku darbu un tātad samazinās teiksim, tas resurs, kas ir nepieciešams šī darba veikšanai cilvēkam manuāli, palielinās teiksim, jau šo tehnoloģiju izmantošanu. Otrs teiksim, ir arī ātrums, ko mēs varam iegūt ar šādiem risinājumiem un tā tālāk. Kā piemērs, piemēram, jau pietiekoši izsenis, ja mēs skatāmies uz lielajiem tirdzniecības tīkliem, teiksim, kā Rimi, Maxim un tā tālāk, viņiem šīs sistēmas starp viņu preču piegādātājiem un teiksim, šiem tīkliem ir sen jau integrētas tādā veidā, ka šī datu apmaiņa notiek elektroniski. Nevar iedomāties tādu situāciju, ka tagad, nezinu, kaut kādu tur preču importētāji tagad vedīs papīra pavadzīmes uz Rimi administrāciju, un tad Rimi administrācijā tur būs 100 grāmatveži, kas teiksim, šos dokumentus vadīs iekšā. Tad, tā tas nenotiek. Tad visur ir šī sistēma integrācija. Šādi piemēri nav izmantojami tikai teiksim, komercsabiedrībās. Tā pārnese notiek arī uz sabiedrisko sektoru. Tad, kā piemēru es gribēju minēt šo Rīgas domas pirms pāris gadiem jau uzsākto projektu teiksim, veidā, kā struktūras, kas ir saistītas ar Rīgas domu, var piestādīt Rīgas domai rēķinu. Un tas notiek, teiksim, tur ir vairāk kanāli, bet viens no kanāliem paredz to, ka tātad ZZ-Dats, kā rēķina piestādītājs, var savā, piemēram, grāmatvedības sistēmā integrēt iekšā šo saiti ar teiksim, Rīgas domas šo sistēmu un pavisam elektroniski nodot šos datus. Un tas ir arī teiksim, viens no piemēriem, kā ir iespējams šādu veida attīstību organizēt un beigās tātad iegūt to, ka mums šie tehnoloģiskie risinājumi sniedz iegūmu, tad mums atkal samazinās varbūt tas tīrais monotonais teiksim, datu ievadīšanas darbs operatoriem konkrētajā iestādē. Kādā veidā tas viss varbūt reducējās uz pašvaldību? Protams, kad esot šeit un runājot par tādām attīstības lietām, es nevaru pieminēt to, kā ZZ-Dats, kā savas izstrādātās resursu vadības sistēmas attīstītāji, mēģina risināt dažādas tehnoloģiskas problēmas, kā mēģina uzlabot šo pašvaldības darbinieku ikdienu, realizējot dažādas funkcijas. Un tad vēlreiz varbūt tās pāris lietas, kas tad ir tās, kuras mēs cenšamies realizēt un ko mēs esam realizējuši mūsu resursu vadības sistēmā. Tātad pirmām kārtām ir jāpastāsta vēlreiz varbūt tiem, kas to nav dzirdējuši, ka viena no vienotās pašvaldības sistēmas sastāvdaļām ir arī šī resursu vadības sistēma, ja tautā varbūt mēs to saucam par grāmatvedību, bet tas varbūt nav grāmatvedība, varbūt ir šaurāks ietvers, teiksim, resursu vadības sistēma nedaudz plašāk. Tātad resursu vadības sistēma Gāvedis ir kā viena no šīs vienotās pašvaldības sistēmām. Un tātad tas, kā mēs, protams, attīstam šo sistēmu, mēs attīstam ar skatu uz pašvaldībām, jo, kā Jaunslēņa kungs jau pieminēja, tad mūsu teiksim, sadarbības partneris galvenais ir pašvaldības, un mēs strādājam uz to, lai pašvaldības sistēmas
dotu pašvaldībām, teiksim, šos ieguvumus tiktu attīstītas un tā tālāk, un apusēji mums būtu šī izdevība. Tas, ko mēs realizējam, mēs realizējam šo sistēmu iekšējā sasaiste, tātad resursu vadības sistēma ir integrēta gan ar sociālās palīdzības sistēmu, gan ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmu, gan ar, teiksim, nekustamā īpašuma iznomāšanas sistēmu. Tāpatās kā ar komercbankām, tātad arī ar Svetbanku mums ir šī integrācija. Tas nozīmē, ka ir iespējams grāmatvežiem tiešsaistē dabūt šo konta izrakstu, tātad informāciju par visu saņemtiem maksājumiem. Kā arī varbūt tā lieta, ko es vēlos, kas ir kā pēdējā sarakstā, bet nemaz svarīgākā, tā lieta, ko es vēlos arī uzsvērt, tātad ir papildus dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas ir domāti tieši priekš tā, lai uzlabotu šo pašvaldības procesu, lai celtu šo pašvaldības darbinieku ražīgumu un, teiksim, atbalstītu efektīvā darba veikšanā. Un tad tur ir gan budžeta moduls, gan, teiksim, ēdināšanas moduls, gan arī, teiksim, maksas pakalpojumu uzskaites moduls. Par to, kā, teiksim, konkrētāk šīs lietas nedaudz strādā, es varbūt arī nedaudz gribu tālākajos slaidos pieskarties. Tātad pirmais, pavisam īsi par budžeta plānošanas procesu. Lielākā daļa no jums ir iesaistīta šajā procesā. Tad mēs zinām, ka budžeta plānošanā iesaistās vairāki cilvēki pašvaldībā. Tātad sākot ar finansistu, kurš organizē vispār šo plānošanu, turpinot ar iestāžu vadītājiem, kas tātad gatavo šīs savas tāmas, iesniedz attiecīgi finansistam, noslēdzot ar izpildvaru, ar lēmējvaru, kur tad attiecīgi kontrolē šos datus, kuri analizē šos datus. Un tas varbūt viens no scenārijiem, kas pašvaldībās notiek, runājot par budžeta plānošanu, ir tas, ka plaši tiek izmantots Microsoft šis Excelis, kā rīks, ar kuru mēs plānojam budžetu. Tātad tas process tāds ir, ka iestādes iesniedz šīs tāmas, finansists attiecīgi kopē iekšā savā šajā Excelī lielajā, veic visu to analīzi. Tātad, ja priekšnieks kaut ko grib uzzināt no finansista, viņš prasa, tad finansists speciāli, teiksim, gatavo datus priekš priekšnieku, lai attiecīgi, teiksim, pašvaldības vadībai attiecīgajā griezumā datus iedot. Tas, ko mēs, teiksim, esam realizējuši un kas ļoti labi sev ir pierādījis pašvaldībā, ir šis budžeta plānošanas modulis, kas ļauj visām šīm iesaistītajām pusēm strādāt ar sistēmu. Tātad viņi nestrādā ar Excel, viņi strādā ar sistēmu, un sākās tas viss ar to, ka iestāžu vadītāji var jau patiešo plānot šīs tāmas, attiecīgi pēc tam sekot līdz, teiksim, šo tāmu izpildus rādītājiem. Finansists savukārt arī jau kontrolē šo tāmju apstrādi, apstiprina visus šos procesus, analizē dažādus rādītājus, un attiecīgi pašvaldības vadība, kas var būt gan teiksim, izpildvara, gan lēmējvara, gan, piemēram, kaut kādas komisijas un tā tālāk, jau vienkārši ir iespēja sekot līdz šiem datiem. Un nav nepieciešams faktiski, šeit var redzēt, ka nav tās tiešās bultiņas starp cilvēkiem, tātad finansistiem nav jādod speciāli atskaites iestāžu vadītājiem, iestāžu vadītāji to visu var izdarīt. Lai nedaudz parādītu, kā tas izskatās, tātad es esmu sagatavojis nelielu video, tas stāsts šajā video ir tāds, ka tātad ir bibliotēkas vadītājs. Stāstā netiks rādīts, ko nozīmē tāmu ievadīšana, bet stāsts ir tieši akcentēts uz to, kā bibliotēkas vadītājs var apmierināt tās savas ikdienas vajadzības un kontrolēt šo savu tāmi. Un tātad varbūt video stāstīs vairāk par šo visu. Sekojošajā demonstrācijā es vēlos parādīt budžeta moduļu lietošanu no iestādes vadītāja skatu punktu. Iestādes vadītājs pieslēdzās sistēmai, viņš var atlasīt sev pieejamās tāmes, apskatīt šo tāmju izpildes datus uz šodienu, tad redzēt, attiecīgi, kādas summas ir plānotas, kādas summas jau ir iztērētas. Tālāk viņš var redzēt šo tāmju paskaidrojumu rakstus, tātad to, kas ir plānots katrā konkrētā kodā. Tad mēs redzam, ka plānot 16,000 darbinieku algām, kur sastāda bibliotēku vadītājs, bibliotekāri un apkopēja algas. Kā arī, teiksim, situācijās, ja
iestādes vadītājiem rodas jautājumi par kādiem konkrētiem izpildes rādītājiem, viņš var šo tāmi paskatīties detalizētāk, tad aiziet uz izdevumu sadaļu, atvērt, pieņemsim, komunālo pakalpojumu kodu, redzēt, ka ir tātad plānotā summa ir 843 eiro, iztērēti ir 329 eiro, un palūgt atšifrēt šos 329 eiro. Rezultātā viņš iegūst skaidrojumu, ka šos 329 eiro veido 4 rēķinu apmaksa komunālai saimniecībai, un kur rēķinu kopējās summas ir nedaudz lielākas, bet tā daļa, kas attiecās tieši uz elektroenerģiju, tā tad ir attiecīgi 100, 200 un tā tālāk eiro. Attiecīgi tādā veidā viņš var pārliecināties par šo summu pareizību. Tas, ko varbūt ar šo īso video es gribēju parādīt, ir tas, ka cik vienkārši iestādes vadītājs pats kaut vai katru dienu var sekot līdzi savām tāmēm. Un šeit vairs neiesaistās iekšā, pieņemsim, finansists, kurš reizi mēnesī gatavo paciņu ar tāmēm, tātad priekš vienas bibliotēkas, priekš otras bibliotēkas, priekš viena bērnu dārza, priekš otru bērnu dārza. Tāpēc iestādes vadītājs, pats ieiet, pats apskatās, viņš redz, cik kādas ir tās summas, kas viņam ieplānotas, ko viņš bija plānojis, un attiecīgi, kas ir tas, kas jau ir iztērēts, un vajadzības gadījumā, kā pašā noslēgumā tas bija, ja viņam ir jautājums, kas tad tie ir par, 329 eiro, tad viņš pats to var apskatīties, un vajadzības gadījumā, tālāk jau ar grāmatažiem šo jautājumu risināt. Otra lieta, varbūt, ko es arī nedaudz gribu iezīmēt, tad ir šis ēdināšanas process. Un arī tātad, ja mēs skatāmies uz šo ēdināšanas procesu, tad arī šis ir process, kas raksturīgs ir ar to, ka ir daudz iesaistītie cilvēki. Tātad viena daļa pašvaldības darbinieki ir tie, kas veic šo ēdienkaršu plānošanu. Tātad, piemēram, bērndārzā tur tiek iesaistīts arī medmās šajā procesā. Tātad otra daļa ir cilvēki, kas veic šo produktu apriti, tātad produktu saņemšanu, produktu norakstīšanu, un trešā daļa ir grāmatveži, kas nodrošina šo datu apstrādi un pareizu, grāmatošanu šajos grāmatvedības sistēmā. Tātad tas, ko atkal šajā gadījumā mēs piedāvājam, tātad izmantojot šo resursu vadības sistēmas ēdināšanas modulu, tad visi visas šīs trīs cilvēku kategorijas, darbinieku kategorijas arī ir iesaistītas procesā, un viņas ir iesaistītas ar šo konkrēto moduli, un tādā ziņā, ka tie, kam vajag ievadīt šīs pavadzīmes un ievadīt šos produktu norakstīšanu, viņi to dara caur sistēmu, medmāsas plāno sistēmā, plāno uzturvērtības izmantojot sistēmu, kas ir ļoti svarīgi, tātad, jo ir attiecīgi šie noteikumi, kas kontrolē to, lai ēdienkartes atbilst šīm uzturvērtību normām, sistēma palīdz viņus tos kontrolēt. Un, protams, tātad beigās šie dati elektroniski nonāk grāmatažiem, ko grāmataži jau atkal vienkārši kontrolē. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka grāmataži nav vienkārši datu operatori, kas varbūt pārvada šos dokumentus, bet grāmataži vienkārši šī brīdī nokontrolē tos dokumentus un viss. Ko tas viss beigās dod? Tātad, ja mēs iedomājamies procesu, kur mums nav vispār sistēmas, tad šādā procesā mums ir apgrūtināta kaut kāda datu kontrole, un ja, pašvaldības vadītājs saka, atnāk pašvaldības bērndārza, vadītāji pie pašvaldības priekšnieka, viņi saka, ziniet, ir jāceļ ēdināšanas maksa bērndārzā, jo mums tas maksā dārgāk. Tad, kad, priekšsēdētājs var pajautāt, tad cik tad reāli tas izmaksā, viņi saka, ziniet, to es nevaru pateikt, tur tās cenas mainās katru dienu, ir ļoti grūti to izdarīt. Tas, ko dod sistēma dod to, ka mēs varam izveidot attiecīgu atskaiti un ieraudzīt, ka, pieņemsim, šeit konkrēti viena bērndārza ēdināšana, pa mēnesi mums vidējās izmaksas ir bijušas pa 3 reizi ēdināšana, eiro 53, ja eiro 54 nopaļojot. Viss, tas ir tas, ko iedod sistēma, datus, un tālāk jau pašvaldības vadītājs var pieņemt šo lēmumu. Jā, mēs redzam, ka mums patiesībā produkti paliek dārgāki, mums ir šī ēdināšanas maksa jāpaceļ, vai arī atkal tieši otrādi varbūt ir jāsamazina. Tad viens no sistēmas lietošanas iegūmiem.
Ja mēs skatāmies uz pašvaldību, tad dabisks jautājums ir par to, kā tad tehnoloģijas var palīdzēt. Un varbūt šī ir tā bilde, kas palīdzēs saprast, kā tehnoloģijas palīdz, jo ir pašvaldības, kas izmanto mazāk sistēmas, ir pašvaldības, kas izmanto vairāk sistēmas. Tas, kas ir šeit attēlots, tātad šeit ir viena pašvaldība X. Tā pašvaldība ir reāla pašvaldība, vidēja izmēra Latvijas pašvaldība. Kopējais lietotājs skaits bija nedaudz virs 80. Tātad tie ir 80 unikāli darbinieki pašvaldībā, kas izmanto kādu no uzskaitītajām sistēmām. Tas, ko varbūt es ar šo bildi gribu parādīt, ka katra no sistēmām tātad dod šiem darbiniekiem kaut kādu iespēju. Tātad iespēja atvieglot savu ikdienas darbu, citiem tas ir vienkārši, teiksim, piekļuva kaut kādiem noteiktiem datiem, lai pārbaudītu datus, tur, piemēram, teiksim, dzimtsrakstu sistēmā, teiksim, pārbaudītu, tur kaut kāds dzimtsrakstu reģistrs vai dzīvesvietas deklarēšanas sistēmā, teiksim, pārbaudītu personas adresi un tā tālāk, bet tātad katra no šīm sistēmām sniedz kaut kādas iespējas. Tas, kas šeit var būt tas lielākais bloks, tātad ir atkal šī resursu vadības sistēma. Bet tas nenozīmē, ka tie 58 grāmatveži, šī nav pašvaldība, kurā, teiksim, ir grāmatvežu brigāde, lai tagad apstrādātu ar dokumentiem. Ja mēs paskatāmies sīkāk, kā tas sadalās, tad patiesībā mazāk par 1/4 no šīs visas resursu vadības sistēmas lietotājiem ir tīrie grāmatveži. Lielākā daļa, gan, kas tuvojās pusē, ir budžeta moduļu lietotāji. Tātad visi iestāžu vadītāji, kas paši pieslēdzās sistēmai, teiksim, paši seko līdz šim budžetam, ja pašvaldība to dara, arī plāno budžetu un tā tālāk. Daļa no tiem ir maksas pakalpojumu moduļu lietotāji, tātad bērnu dārzi, kur iesniedz apmeklējumu, vai interešu izglītības iestādes, kuras iesniedz apmeklējumu, un grāmatveži jau tālāk balstoties uz šiem datiem sagatavo šos rēķinus, un arī daļa, protams, ir šī ēdināšanas moduļu lietotāji. Principā tas pīrāgs ir ļoti liels, bet katrs no, teiksim, pašvaldības darbiniekiem ar šo pīrāgu palīdzību, teiksim, saņem kaut kādu labumu. Kas vēl ir viena lieta, kas jāņem vērā? Iedzīvotāji. Par e-pakalpojumiem būs atsevišķas sarunas, bet tad, kad, teiksim, mēs runājam par sistēmas attīstību, tad, kad mēs runājam par finanšu lietām, kur finanšu lietās ir iedzīvotāji iesaistīti un viņi tātad maksā pašvaldības piestādītus rēķinus vai, teiksim, varbūt piestāda paši rēķinus, ja tā ir kaut kāda sabiedrība, kas pašvaldībai sniedz kaut kāds pakalpojums un tā tālāk. Tas, ko mēs redzam šajā pašā konkrētajā pašvaldībā, ir gandrīz 2000 iedzīvotāju, varbūt visi nav gluži šīs pašvaldības iedzīvotāji, bet, teiksim, ir šī 2000 pašvaldības klientu, kuri ar pašvaldību sazinās elektroniski. Tas arī ir potenciāls, kurus pašvaldības var izmantot, teiksim, plānojot šo sistēmu attīstību un iespējas. Ar ko es vēlos noslēgt? Varbūt es vēlos noslēgt ar to, kur mēs esam pašlaik. Tātad, ja mēs skatāmies pašlaik, tad pašlaik mēs ar šo izstrādāto resursu vadības sistēmu esam 26 pašvaldībās, un 7 pašvaldības jau ir uzsākušas šo sistēmas ieviešanas procesu, tātad uz nākošo gadu, tātad uz 2016. gadu. Ja mēs paskatāmies nedaudz uz to, ko mēs pagājušajā gadu šajā konferencē runājām, tātad par mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt, tad ir tā, ka mēs esam kopā ar Svetbanku izstrādājuši šo integrēto POS risinājumu, par kuru būs atsevišķas sarunas šodien. Mēs esam realizējuši to, ka grāmatvedības saistības var apmaksāt e-pakalpojumu portālā, tātad iedzīvotājs var redzēt visus piestādītos rēķinus un apmaksāt. Savukārt pašvaldība atkal var ērtāk viņus apstrādāt, kā arī mēs esam pabeiguši šo integrāciju ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmu, lai grāmatvežiem būtu vieglāk apstrādāt nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus, kas, teiksim, skaita ziņā, protams, sastāda arī pietiekoši lielu daļu no vispār pašvaldības saņemtajiem maksājuma dokumentiem, tad arī šis darbs. Tas, pie kā mēs turpinam darbu, tātad, principā, tuvākajos mēnešos mums ir plānots pabeigt darbu pie atjaunotā algu moduļa, kur mēs integrējam ar personālu uzskaiti. Tieši tāpat, kā mēs domājam par elektronisku rēķinu, teiksim, saņemšanu un apriti, joprojām ir aktuāls elektroniskais dokumentu arhīvs un tātad integrācija ar lietvedības sistēmu, pie kuras arī mēs jau esam faktiski sākuši darbu un turpinām. Un tad ir pāris, teiksim, nākotnes izaicinājumi, par kuriem mēs domājam. Tātad mēs domājam par kasieru vietas
uzlabošanu, mēs domājam par, teiksim, integrētu šo inventarizācijas risinājumu, kā arī integrācijām ar kadastra reģistru un valsts izglītības informācijas sistēmas datiem. Precīzi laikā. Manas 25 minūtes ir pagājušas. Pašā noslēgumā es vēlos teikt to, ka 25 minūtēs ir ļoti grūti kaut ko pastāstīt gan par to, kur pašvaldības var virzīties, gan par to, kur, teiksim, pašvaldības ir aizgājušas. Tas, ko es aicinu, un kas no jums neko neprasa, teiksim, piesakieties, mēs aizbrauksim uz jūsu pašvaldību, mēs parādīsim citu pašvaldību pieredzi, parādīsim šos tehnoloģiskos risinājumus, lai jūs tos varētu izmantot ikdienā.